Inises teica vietas vārdus, pie mums ir lauksaimniecības zemes un mešs, līdz ar to mēs ļoti piesakām. Jā, tāpēc. Tā kā reāli, ja te ir mešs ar koku apstrāde un tur ir zeme, tas ir lauksaimniecība. Tad kokapstrādē nodarboties ar nosaukumu, pievienotās augstas pievienotās vērtības ražošanu. Tās ir gan mēbeles, gan pirclietas, gan visādi citi neiedomājumi koka un koku saturoši produkti. Izstrādājam, piemēram, skrējritenis, kas šeit uzzīmē. No koka. Jā, kuram prototips jau ir radīts. Un, protams, arī jau ar precedentiem, ar koka rotaļlietām Varis Toiskas gan plaši, gan ļoti, ļoti niecīgā segmentiņā, bet tomēr plaši jau nodarbojas ar to ražošanu. Kas ir mērķi grupā? Mēs runājām mazliet par to, ka Skandināvijai ir briesmīgi liels atvērts tirgus, kuram patiešām ir daudz vajadzības. Protams, izmantojot aktualitātes Skandināvijai jāpievieno ir gan tālie austrumi, gan vienmēr plaukstošie vidēji austrumi ar visu veidu vajadzībām. Sīkāk jau minēju mēbeles, koka loriņi, rotaļlietas, pirclietas un tā tālāk. Sadarbības partneri, galvenie vai lielākie nākotnes problēmu risinātāji Latvijā, tad visa veida ražotāji. Nav ražošanas, tad nav arī pievienotās vērtības un ienākumi valstī kā tāda. Viss! Skrējritenis!